Sveika tauta! Sveiciens jums no Medenes, tā saucošo vietu. Tā ir Lēšmale. Ja kāds nezina, kas ir Medene, ieliekat Googlā un uzzināsiet apmēram lokāciju, no kuras es arī raidu. Šis ir brīnišķīgs rīts. No rīta bija dūmaka, bet tagad ir saulīte. Aitiņas gaida, kad es viņām uzbūvēšu jaunu pļaviņu, bet ar jums es šodien gribu parunāt par tādu tēmu, kas daudzus var sakaitināt, a daudziem var likt aizdomāties. Proti, mana vēlme ir ar jums kopā veidot kanālu, kurš ir neatkarīgs un kurš raida un rāda saturu, kas jums ir vajadzīgs, lai uzlabotu jūsu garstāvoklī, dzīves kvalitāti, varbūt atrast ceļu no bezizējas, radīt kaut ko tādu, kas ļoti daudziem dara labu. Lai es to izdarītu, man tas patīk, un es neslēpšu to, ka es visu mūžu esmu strādājis televīzijā, un paldies tajā iepriekšējā dzīvē, ka bija tāda iespēja, un tas ir tas, kas man ļoti patīk, un tas ir tas, ko es labprāt daru. Man ir tehnika, līdz ar to es neprasu šobrīd iesaistīties kaut kādā manā jaunā idejā un nopirkt tur beigās krūtās kameras. Viss tas ir. Runa iet par to, ka veidot šo te kanālu kopā, tādā ziņā, ka jūs ne tikai skatāties viņu un varbūt laikojat un rakstat komentārus, bet jūs arī palīdzat tam notikt tīri finansiāli. Netiek prasīt nekādi milzīgi līdzekļi tiešām. Degviela, elektrība, kaut kāda sakaru izdevumi, tie visi krājās uz mani. Un ja es šobrīd tērēju savu laiku, savu tehniku, elektrību un vispārējo, lai radītu šo te saturu, tas nozīmē, ka man no kaut kurienes tā nauda ir jāatņem, lai viņu veltītu jums. Tas sanāk tā, ka es savu naudu tērēju jums, jūs skatāties, kaifojat, liekat laikus un dzīvojam tālāk. Tā īstenībā ilgi nevar. Un tam ir tā kā jābūt tam lūzuma momentam, kas varētu rasties šodien, ka jūs nevis liekat laikus, bet jūs tiešām atbalstat arī finansiāli šo te projektu. Sauksim viņu projektu, kaut gan viņš nav nemaz projekts. Tātad šo te ideju. Un vienlaicīgi arī paši piedalāties šī te satura veidošanā. Jūs varat rakstīt, kā teikt, vēlmes, pie kā es varētu aizbraukt, par ko es varētu vairāk stāstīt. Ja? Kas varētu būt tas, kas vairāk jums ir vajadzīgs un ko jūs labprātāk atbalstītu. Ja? Nu, piemēram, es te dzīvoju laukos, it kā nekurienē, bet te pašā laikā man ir dators, man ir internets, un es varētu taisīt arī tādus ziņu apskatus, ja? Bet es nezinu, vai tas būtu īsti tas, ar ko es gribētu nodarboties, un arī tas ir tas, kas prasīs ļoti daudz laika, lai sagatavotu ziņas. Tas nozīmē, man gandrīz visa diena jāsēž internetā, jāiet visam pāri, jāizvēlās kaut kas tāds, kas varētu jums būt interesants, jākomentē un tam līdzīgi. Uz to aizies ļoti daudz laika. Vienkāršāk, protams, ir veidot kaut kādas saturīgas sarunas ar interesantiem cilvēkiem. Lai to izdarītu, man pie viņiem ir jāaizbrauc vienkārši. Ok, laiku atkal nerēķinu, aitiņas pagaidīs, es braukšu, pieņemsim, pie Kadiša, bet, lai man aizbraukt pie Kadiša, man vajag 150 km uz vienu galu, 150 apakaļ, tas nozīmē 300 km. Pārēķinam 10 litri tur uz Sotaku, piemēram, jā. Tiņš, jā, un tie jau ir kaut kādi 60, 80, un beigās tur pa ceļām vēl kādu maizīti jānoēd, un tas ir jau viss Sotaks, jā. Man, teiksim, atrast šeit to Sotaku, ieguldīt, kaut kādīgi tā ir, kā ir. Nav to Sotaku šeit, jā. Līdz ar to, ņemot, kā mana dzīves biedri saka, ja tev, teiksim, noskatās 10 000 cilvēki, saliek laikus un saraksta komentārus, tas ir baigi labi, bet vai no tā kaut kas manā dzīvē mainās? Nevajag man tik milzīgas atsauksmes, no tā man nekas nemainīsies, un te viņi smējās, ja katrs, kas ieliek laiku, tev iedot 1 eiro, tad apstieties, kas notiktu, jā, 10 000 skatījumu, tie 10 000 eiro, par to jau vai dieviņu, ko tik nevar izdarīt. Lūk, līdz ar to aicinu jūs pārkāpt varbūt tam, pie kā mēs neesam pieraduši, šie te ziedojumi, un darīt savu dzīvi labāk tādā veidā. Sametot nelielus līdzekļus vienkārši degvielai, elektrībai, mēs varam nostāties pretī lielai mašīnai un daudz ko pamainīt.
Tas būtu tas, ko es šodien gribu izkustināt. Es zinu, ka es saņemšu daudz negatīvu, tāpēc, ka cilvēkiem nepatīk, ka viņiem kaut ko prasa. Un ka viņiem kaut kas atkal jāskaita, tas arī nav it kā baigi forši, bet no otras puses jāmet kauns pie malas un jāveicina šī te kustība, jo tādā veidā mēs tiešām varam izrauties citā līmenī. Jā, tas nekādā veidā nav nekāds biznesa plāns, ar kur es šobrīd mēģinu jūs iepazīstināt. Tā ir laba ideja, kas balstoties uz labām domām, labām rīcībām var realizēties. Es aizmuguriski nedomāju, ka es ar to tagad gribētu pelnīt un uz jūsu, kā teikt, ziedojumiem dzīvot tālāk un braukāt, es nezinu, pa salām un atpūsties. Tas nenotiks un es zinu to un nemaz tajā pusē nav vērts domāt. Man arī nav nekādu apslēptu domu, ka tas varētu man būt nepieciešams, tāpēc, ka mani tālākie plāni tuvojās pašvaldību vēlēšanas, un tad es nākšu, un jūs pa manim nobalsosiet, un es tikšu tur pie siles, un sākšu jūs čakarēt, un aizmirst par to, ko šodien esmu jums teicis. Arī tādu plānu man nav bijis, un arī nav un nebūs. Līdz ar to es esmu gatavs kalpot jums, sabiedrībai. Sabiedrībai jāsaprot to, kad es to pa saviem līdzekļiem uz sava kakla arī nevaru panest. Līdz ar to vajag kaut kādīgi atrast šo te kompromisu. Kāds var ievriku iemest, kāds piecīti, kāds dešuku varbūt. Varbūt kāds džeks, kuram nav problēma aiziet papusdienot 50, arī var uzsaukt 50, lai es aizbraucu uz kaut kādu interesantu vietu, uzfilmē interesantu sarunu, kuru mēs pēc tam varam kopīgi skatīties un no tā kaut ko gūt. Paralēli, protams, es esmu visu mūžu atbalstījis televīzijas formātu, kurā ir vairāk informatīvi izklaidējošas sastāvdaļas. Tas nozīmē, ka ne jau tikai gruzīt ar kaut ko vai nopietni sejas izteiksmi kladzināt to, kas notiek, bet arī rādīt šos te piedzīvojumus, kas man ir laukos, rādīt, kā es būvēju attiecības ar saviem mājdzīvniekiem, kā mainās mana domāšana, kā es esmu izmainījies gada laikā, būdams superpilsētnieks, es esmu pēkšņi nonācis šeit un kā es te varu izdzīvot. Es zinu, ka tas ļoti daudz interesē un es par to būtu gatavs pastāstīt un padalīties. Tā kā, piedodiet, ka aiztieku šādu te jūtīgu tēmu, bet šī te kustība ir nepieciešama. Ja tāda kustība nenotiks, es varu vienīgais filmēt un montēt kaut ko ar domu, lai tas paliek manām mazmeitām. Kad es nebūšu, tad būs internetā mani stāsti, kurus viņi varēs skatīties un saviem bērniem rādīt, jo es domāju, ka internets būs arī pēc 3. pasaules kara, nekur viņš nepaliks. Bet vajadzētu tomēr kaut kādu daļu nopietnības, kādu daļu tā, kas palīdzētu kādam citam labāk dzīvot, iziet no depresijas, saprast, uz kuru pusi virzīties, sajust to, uz kurieni jūs velk. Tā kā piedodiet, bet tā viņš ir. Par to ir jārunā savādāk. Es redzu, ka mani klusi uzliktie konti klusē, visi tiem iet garām, neviens to neredz. Tieši tāpat kā varbūt sērdienīšiem, kuri lūdz palīdzību, arī mēs negribam palīdzēt. Mums vieglāk ir pagriezt galvu un aiziet tālāk. Nebūsim tādi. Ideja kopējā tāda. Kā atbalstot citu, tu vari atbalstīt sevi. Padomājiet par to un rīkojieties. Lai jums forša diena, es domāju, ka viņa būs forša. Iešu es aitiņām taisīt jaunu pļaviņu, lai viņām ir labāks garstāvoklis, jo galu galā tās ir manas mīļās meitenes, pa kurām ir jārūpējās. Forša diena! Atā!